Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Šajā pamācībā mēs soli pa solim izskatīsim, kā nomainīt Dyson SV14 putekļu sūcēju motoru. Ja jūsu putekļu sūcējs vairs nedarbojas pareizi, iespējams, ka ir pienācis laiks mainīt motoru. Pirms uzsākt remontu, ir svarīgi veikt bezmaksas diagnostiku, lai pārliecinātos, ka tieši motors ir problēmas avots. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, mēs piedāvājam saņemšanu pie durvīm, tādējādi jūsu putekļu sūcējs tiks savākts un nogādāts mūsu servisā. Pirms remonta sniegsim jums piedāvājumu, lai jūs zinātu, kādas izmaksas sagaidīt. 1. Diagnostika. Pirmkārt pārbaudiet, vai putekļu sūcējs vispār ieslēdzas. Ja nē, pārbaudiet strāvas vadu un kontaktlīgstu. Ja tas ieslēdzas, bet nav jaudas, tas var norādīt uz motoru. Pārliecinieties, ka filtri ir tīri un nav aizsērējuši. 2. Sagatavošanās. Pirms uzsākt darbu, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamie instrumenti, skrūvgriezis, uzgriežņu atslēga, ja nepieciešams, un jauns motors, ko varat iegādāties no uzticama piegādātāja. 3. Demontāža. Sāciet ar putekļu sūcēju atvienošanu no strāvas avota. Noņemiet apvalku, izmantojot skrūvgriezi, lai atbrīvotu visus skrūves, kas tur to nostiprinājušas. Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu plastmasas detaļas. 4. Motoru noņemšana. Kad apvalks ir noņemts, jūs redzēsiet motoru. Atvienojiet visus elektriskos savienojumus, atzīmējot, kur katrs vats ir pieslēgts. Pēc tam atbrīvojiet motoru no tā stiprinājumiem, kas var būt skrūves vai klipši. 5. Jauna motora uzstādīšana. Ievietojiet jauno motoru vietā, pārliecinoties, ka tas ir pareizi novietots un nostiprināts. Atkārtojiet elektrisko savienojumu pieslēgšanu tādā pašā secībā, kā jūs tos atvienojāt. 6. Atpakaļmontāža. Pēc tam, kad motors ir uzstādīts, pievienojiet atpakaļ apvalku un nostipriniet to ar skrūvēm. Pārliecinieties, ka viss ir droši nostiprināts un nav brīvu detaļu. 7. Pārbaude. Pievienojiet putekļu sūcēju atpakaļ strāvas avotam un pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi. Ja viss ir kārtībā, jūs esat veiksmīgi nomainījis motoru. Ja jums rodas jebkādas grūtības, neaizmirstiet, ka mēs piedāvājam profesionālu palīdzību un servisu, lai nodrošinātu, ka jūsu putekļu sūcējs darbojas kā jauns. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.